Apustuļa Pāvila 2. vēstule Tesalonikiešiem. 1. nodaļa. Pāvils, Silvāns un Timotejs Tesalonikiešu draudzei, Dievā, mūsu Tēva un Kunga Jēzu Kristu. Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mums vienmēr jāpateicas Dievam par jums, brāļi, kā pienākas, jo jūsu ticība aug augumā un jūsu visu savstarpējā mīlestība kļūst pilnīgāka pie ikviena no jums. Tā ka mēs paši lepojamies ar jums citās Dieva draudzēs, vērā ņemot jūsu izturību un ticību visās jūsu vajāšanās un spaidos, kas jums jāpanes. Tā ir Dieva taisnās tiesas zīme, ka jūs reiz būsiet cienīgi iemantot Dieva valstību, kuras dēļ tagad ciešat. Jo tāda ir Dieva taisnība, ka viņš jūsu spaidītājiem atmaksā ar spaidiem, bet jums, kam jācieš ar atpestīšanu, kopā ar mums, kad Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības eņģeļiem uguns liesmās un turēs tiesu pār tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu Kunga Jēzus evaņģēlijam. Tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā Kunga vaiga un viņa godības spēka, kad viņš nāks pagodināt sevi savu svēto vidu un saņemt apbrīnošanu visu ticīgo starpā viņā dienā. Arī pie jums, kuru starpā mūsu liecība iemantojusi ticību. Tamdēļ arī mēs vienmēr lūdzam par jums, lai mūsu Dievs jūs darītu savu aicinājumā cienīgus un līdz galam piepildītu jūsu sirsnīgo cenšanos pēc laba un ticības darbu spēkā, lai tā jūsos tiktu pagodināts mūsu Kunga Jēzus vārds un jūs viņā, pēc mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus žēlastības. 2. nodaļa. Bet attiecībā uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu savienošanos ar viņu mēs lūdzam jūs, brāļi, nepadodieties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm, it kā tā Kunga diena būtu klāta. Vai tas būtu gara iedvesmojums, runāts vārds, vai it kā manā vārdā rakstīta vēstule, lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā, jo pa priekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu. Vai jūs neatceraties, ka es par to jums esmu runājis vēl pie jums būdams? Un jūs zināt, kas ir tagad tas kavēklis, kura dēļ viņš atklāti parādīsies tikai tad, kad būs pienācis viņa laiks. Ja netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbā, tikai tam, kas to līdz šim kavē, pa priekš jāpazūd. Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti, un Kungs Jēzus iznīcinās viņu ar savas mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats atnāks godībā. Jo viņa, šī pretinieka parādīšanās ar visu viņa viltus varu, zīmēm un brīnumiem ir Sātana darbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd. Tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt melim, tā ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. Bet mums pienākas Dievam pastāvīgi pateikties par jums, tā Kunga mīļotie brāļi,
ka Dievs jūs no paša sākuma izraudzījis pestīšanai garā dzīves svētumā un patiesības ticībā, aicinādams jūs uz to ar mūsu sludināšanu, lai jūs iemantotu mūsu Kunga Jēzus Kristus godību. Tad nu, brāļi, stāviet stipri, turēdami tās mācības, kuras esat smēlušies gan no mūsu runām, gan no mūsu vēstules. Viņš pats, mūsu Kungs Jēzus Kristus un Dievs, mūsu Tevs, kas mūs ir mīlējis un savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā. 3. nodaļa. Beidzot, brāļi, lūdziet par mums, lai mūsu Kunga vārds turpina savu gaitu un manto godu tāpat kā pie jums, un lai mēs tiekam paglābti no nekrietnajiem, ļaunajiem cilvēkiem. Ne jau visiem ir ticība. Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna. Mēs paļaujamies uz jums, ticēdami tam Kungam, ka jūs darāt un darīsiet, ko mēs noteicam. Bet pats Kungs, lai vērš jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un Kristus pacietību. Mēs aizrādām jums, brāļi, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Atraujieties no katra brāļa, kas nekārtīgi dzīvo, neievērodams mācības, ko jūs no mums esat saņēmuši. Jūs paši zināt, kā jums jāseko mūsu paraugam, jo mēs jūsu starpā neesam dzīvojuši nekārtīgi, neesam arī ne pie viena aizēduši par brīvu, bet esam dienām naktīm grūti strādājuši un pūlējušies, lai nevienam no jums nebūtu par apgrūtinājumu. Nevis it kā mums nebūtu uz to tiesības, bet lai jums būtu par paraugu, ka jūs mums varētu sekot. Jo, kad bijām pie jums, mēs noteicām jums, ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. Tagad dzirdam, ka daži jūsu starpā dzīvo nekārtīgi, nestrādādami nekādu darbu, bet tikai izlikdamies. Tādiem mēs aizrādām un liekam pie sirds, atsaugdamies uz mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai viņi klusā garā strādā un ēd savu maizi, bet jūs, brāļi, nepiekūstiet labu darīdami. Un ja kāds neklausa mūsu vēstules vārdiem, to ievērojiet un nesajieties ar to, lai tas justos apkaunots. Tikai neizturieties pret to kā pret ienaidnieku, bet pamāciet to kā brāli. Bet pats miera Kungs, lai jums dot mieru, vienmēr un visādos veidos. Mūsu Kungs, lai ir ar jums visiem. Šo sveicienu es, Pāvils, rakstu ar savu pašu roku. Tā ir pazīšanas zīme katrā vēstulē. Tāds ir mans raksts. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība ar jums visiem.